25 ekipāžām no Latvijas, Lietuvas un Krievijas sācies lielais gaidīšanas laiks. Gaisa balonu festivāla LMT kausa izcīņā paredzēts 7 lidojumi. Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ pirmais atcelts. Ekipāžas gaida navigatoru spriedumu par vakar lidojumu. Šovasar ir ķeršana noteikti. Tas ir no rīta var izlidot, vakarā var nebūt jau atkal lidojums. Nav tā, ka varētu katru dienu. Ceturtdienas vakarā tomēr nolemts lidot. Pacelšanās no pļavas 30 km aiz Jaugavas. Komandas uzdevums jau saņēmušas un izpako grozus, bet gaisā vēl plīvos sarkanais karodziņš. Beidzot, arī ilgi gaidītais brīdis – starts. Apvalki tiek piepūsti ar gaisu un sasildīti, un kā milzu sēnes viens aiz otra paceļas gaisā. Visi piloti taisa rekordus. Es pacēlos par 7 minūtēm, es par 9, es par 14, vakarējais. Tā kā viss ir īstenībā atkarīgs no apvalka, jo apvalkam ir lielāka kubatūra, jo bišķīt laika vairāk vajag, jo apvalks ir sportiskāks, mazāks. Vidēji sportiskais normālais apvalks 2000 kubikmetri līdz 2200, tad tā arī ir 7–8 minūtes gaisā. Grandiozo skatu iemūžina tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Ļoti skaisti. Vai bija kādreiz nācies tik tuvu redzēt tos balonus? Ir bijis Tervitē, kad bija cēlās no kalna, tad arī pār mūsu mājām gāja. Puskilometra augstumā no zemes krāšņie gaisa kuģi pāri Zemgales ārēm nolido apmēram 15 km, pa ceļam veicot 3 uzdevumus – nomest marķierus. Un tad ir jātrāpa uz to punktiņu, kas ir izlikts tādā pašā vai pļavā vai uz kaut kāda ceļa, un ir jāizmet smilšu maisiņš. Un kurš precīzāk izmet, tas arī ir uzvarētājs. Pirmajā sacensību lidojumā veiksmīgākās izrādījās Lietuvas komandas, bet šodien rīt lidojums atkal atcelts. Vai skatītājiem vēl izdosies vērot kādu no 4 paredzētajiem sacensību etapiem, atkarīgs no laika apstākļiem. Gaisa balonu festivāls LMT kauss lidot mīļus no dažādām valstīm pulcē jau 13 gadus. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.